Es vēlos, lai mūzika ir tā vieta, kur mēs spējam izdzīvot visas mūsu emocijas. Gan dusmas par nemitīgo Krievijas agresiju Ukrainā, gan arī skumjas par daudzajām dvēselēm, kuras šobrīd cieši. Gan prieku par labajiem mirkļiem, kad varam kādam palīdzēt. Gan arī vienkārši mūzikā just mierinājumu no tās bezpalīdzības, kad ir jānoskatās, kā mirst nevainīgi cilvēki. Andreja Sokiema Brīvības festivālā Ukrainā jūs tieši jutīsiet šo nebeidzamo mīlestību, kuru dalās gan devēji, gan ņēmēji. Stiept roku pēc palīdzības bieži vien ir grūtākais. Tādēļ es aicinātu cilvēkus nebaidīties spērt pirmo soli un palīdzību piedāvāt. Tā kādam ir vajadzīga x sekundi. Un mūsu lēmums ir mūsu atbildība atbalstīt Ukrainu. Mēs nedrīkstam pievērt acis. Mirušos mēs pieminēsim mūžīgi, bet par dzīvējiem mums ir jārūpējas. Humāni, ar mūziku, ar mīlestību, un dažreiz kaut vai tikai ar atzīšanu, ka kādam ir ticis nodarīts pāri. Vislielākais grēks ir ignorance un acu pievēršana un izlikšanās, ka ļaunais nepastāv. Ne tikai Ukrainas bērniem ir nozagta vērtība, dzīves ir nozagtas mums visiem. Lai cik es pati vēlētos nedomāt par kāru, es par to domāju ikdienas. Tā ir mana atbildība neaizvērt acis uz šo netaisnību un atrast veidus, kā es varu palīdzēt. Ukrainas tautai noteikti šobrīd ir viens sapnis – brīvība. Viņi par to cīnās. Un mēs varam palīdzēt. Mēs varam dāvāt, lai viņiem ātrāk būtu iespēja atgriezties pie citiem dzīves sapņiem. Šis festivāls ir īpašs tieši ar šo dalīšanās prieku. Atnāciet, un jūs varbūt būsiet patīkami pārsteigti, cik daudz mums spēj dot kopā būšana mūzika.